dzīsma ir manas babiņas, ir manas mammas dzīsma. Ja ir ielikta man šeupulī. Katru dienu es runāju savu tautas dzīsmu, savu valodu. Katru dienu, ja man ir leidzi, munā gorā un munā dvēselē. Kādreiz tautas dzīsmu man mama īpina motopeinēs, apova kojos un deva to loku ceļā. Un to es katru dienu dzīvoju ar tautas dzīsmu. Katram savs ceļš, ejams pie savas tautas dzīsmas. Caur tautas dzīsmu es sajautu savu saikni, pie savas dzimtas kūka, pie savas zemes, pie katras puķis, kas aug mūsu Latgalā. Muna ir tova tautas dzīsma, visiem vīna ir katram sova. Ko zemes dzēļu brēnuma olūts, kas cauri aizlaikim pie mums nūkļaust teirs ir nasamaitots. Skaidrais goras spāks, kas izdzīdots līk īsatreisēt katrai latvīšu sirdei. Jo te ir muna tautas dzīsme, munis tautas dzīsmes. Šodien Gūdava ītā cersim tīši tautas dzīsmu. Katram uz to ir savs ceļš ejams. Katram ir savs sasatikšanos stosts. Šodien dziedāsim vasaras 11. Un lai jums pateikama klausēšanos visu šo 11 stostu garumā. Kuri ceļā uz Baltiku ir kuplā pulkā. Pracāti, napracāti, tī, kas cerēja, tī, kas nacerēja. Un tas arī ir mūsu šodienas mantojuma stosts. Par to, ka visu mūžu mēs līkam, cerējam un dzīvojam ar vienu cerību. Mantot to īpašu saikni ar otru cilvēku, atrast jū un izdzīvot visas dzīves garumā. Bet reiz citiem pasveicās daudz labāk. Un viņi gan daboj, gan dzer kozas. Paceļ, vai te ir kods, kas šogad dzer kozas? Nav neviena. Vai ir tots, kas šogad īskodam citam kozam? Jā. Nu, man prieks par visiem tiem, kas zina, kodos labos svētkos ītiks. Sus
Suka
Daigas. Jamas! Gan enģibēju, gan uzgoju, gan darbu vīndarēju, sitkūceņa izkūceņa, lai īt saule pīdīveņa, dod mums svātu vakareņu. Aicinājums skatuvis Leivonu pirmos vidusskolas un Leivonu bērnu jaunīšu centra folkloras kūpus Cērulīts jaunākū grupu ar stostu Gonūs mani mote silta. Šodien mazī cērulieši jums izstāstīs ganu stostu, kurš ir pierakstīts no Vānagu puses teicējiem, un arī, protams, uzdancos kodu ganu daņas. Gonus mani mote silta, gonus mani mote silta, es jāneitina mocieju, es jāneitina mocieju. Nu ganēju driču, drivu, nu ganēju driču, drivu, doguleņu dumodama, doguleņu dumodam. Zelta no ir cīla,
Zinu tāva sātu, nav vajag rodētoju, kļaveņš auga vorteņos, pazaļteitu pazarēt. Lielajā plašajā pasaulī mums katram ir kāda vīta, ko mēs saucam par mojumu. Tāva sāta. Tur ir mūsu mērīgi cilvēki, meiļos lītes, siltokos atmiņas, izskaistokos dzīsmes. Aicināju Arandoļas folkloras kūpu dzejbors ar stostu Es pazinu tāva sātu. Un tas sagaidām Arandolīšu. Labvakar, Leibonus! Sveiciens visiem svātku dalībniekiem! Kā jau jūs dzirdējat, mūsu uzdevums ir šodien padzīdot, apdzīdot par tāva sātu un montojumu. Mēs jau visi zinām, ka tāva sāta te ir svāta līta. Tāva sātu vajag kūpt, sorgot un saudzēt. Es šovakar gribētu aizlidot, paguļot, vai aizbraukt, vai aiziet, kā jau es sacīju ar domām aizlidot, uz sava tāva sātu. Muna tāva sāta ir Vorkavas novadā. Pašā es esmu augusi daudz bērnu ģimenī, tās ir mote bija čakri darba rūki. I līdz ar to arī mēs visus bērnus radinava strodot. Ļoti bieži mama i vecmama dzīdava darbus darot kluseļom. I vēlāk mēs īsaklausījāmies mūsas un sākam arī pašas dzīdot. Viskaistākie svētki mums bija ģimenī tot, tāva sātā, kur bija liels pogoms, skaists, liels varens uzuls, pie kura parusti broli un arī kodrais tolkā. Arī citi vērīši pielika rūku, lai ņemtu spēku un enerģiju no uzula. Bet īpaši bija ļustēgai Jonedīnā, kad skaņā viss pogoms, visas līpas, visas līkās, visi zareni dzīdava leģa, uzstājās leigu dzīsmos. Līdz ar to arī pirmo dzīsma mums būs Zinu, zinu, tāva sātu. Zinu, zinu, tāva sātu, zinu, zinu, tāva sātu, navajag rodētuai, navajag rodētuai. Kļāvēn čauka vorteņusi, kļāvēn čauka vorteņusi, mežģotimi zarenim, mežģotimi zarenim. Strodi, dzīdi viesilnei, strodi, dzīdi viesilnei, lakstei golak pazarī, lakstei golak pazarī. Visa apkārtība zīdi, visa apkārtība zīdi, vidu saule vyzinoj, vidu saule vyzinoj. Lapna, lapna tava sāta, lapna, lapna tava sāta, kā navaru aptecēt, kā navaru aptecēt. Teka zeļa treizdiņēnis, teka zeļa treizdiņēnis,
vadīt, sprēst, tambūrēt. Vārdu sakot, mocējām pa mozam, lūcēt peuru, jo vēloka pasaugam tik tiešām peura lode bija jāsaka pilna. I par to arī nokušo dzīsma. Citi guliet gribu, nalaiž mani momulim. Citi guliet gribu, nalaiž mani momulim. Tev vajag atsimtu zeču, vajag pilnu piadin. Tev vajag atsimtu zeču, vajag pilnu piadin. Papļāviņu staigodama, cimtu zeču piadin. Papļāviņu staigodama, cimtu zeču piadin. Kaidī zīdi pļāviņai, taidī mūna cimdeņā. Kaidī zīdi pļāviņai, taidī mūna cimdeņā. Es cimdeņa nādēju, bez caukona ceikureņ. Es cimdeņa nādēju, bez caukona ceikureņ. Es puiseiti mīloju, cauktonimi mateņim. Es puiseiti mīloju, cauktonimi mateņim. Mīcenčīti guliet gribu, nalaiž mani momulim. Mīcenčīti guliet gribu, nalaiž mani momulim. Justeigai man dzēvot, cikam galvā vainadzeņš, pādējs rūžu vainadzeņš zīd munā gaļveņā. Vot i dagojas mūsu korte. Leivonu pirmos vidusskolas ir Leivonu novada kultūras centra folkloras kolpa Ceiruleits. Ļuste, jaunajiem.
kļūsti aizgojusi Pārkalniņa dzīdodama. Aicinājumi folkloras kūpu turki ar savu stostu padzīdoju paļustieju. Padzīdoju paļustēju, ļaunu dīnu nairaudzēju. Padzīdoju paļustēju, ļaunu dīnu nairaudzēju. Ļaunu dīnu pameidama, zamstovomi pojeļomi. Ļaunu dīnu pameidama, zamstovomi pojeļomi. Lai dzīdoju, cik dzīdoju, bet raudoti naraudoju. Lai dzīdoju, cik dzīdoju, bet raudoti naraudoju. Ļaunā dīna prīcavosi, kā redz mani raudojuti. Ļaunā dīna prīcavosi, kā redz mani raudojut. Rautu pošā ļaunā dīna, es taigoju dzīdodama. Rautu pošā ļaunā dīna, es taigoju dzīdodama. Sveicināti! Arī turki pievienoja savu balsu šodien tam 200 Latvijas folkloras kūpom, kuras īdzīt Baltiku. Mēs mantojumā esam sajauši dzīsmes, savam vecām motēm, tad motēm, tad tolok dzīd jau mūsu meitas. Un šodien tādu vīnu montotu jau vismaz 4 paudzēs, ko es zinu dzīsmu. Dzīdos Reizija un Madara. Es broleiša meili lūdzu sapilu gana galeni. Es broleiša meili lūdzu sapilu gana nepēc. Cikom tauta zelgojoza, es palūgu kā nepēcis. Cikom tauta zelgojoza,
mēs dzīšam dzīsmas. Darba, Golda, Ozu, Kristavu, arī pavadūt savējos. Tajā saulētī mēs dzīšam montotos dzīsmas. Bet mums visiem ļoti pateik dzīvot tādas prīka dzīsmas. Mums drusceļi atsavadūt no jums un ceļā uz Lielo Baltiku, Turki dzīd goju ceļu. Man īkās, ka te kaimiņu viens kolektīvs arī jau zina. Nu, tad mēģinājumi visi kopā dēļ pirms tam. Anneņa Korkla ir zālē. Anneņa, tu saņemsi, tu vienmēr saku, tu biji prom, kad Silavu pļavos uz skaistokos puķis zīdēja. Bet mēs tev saglabājam vasaru zīdu pušķi tavā aizdojušā dzimšanas dīnā. Nu, dabūsim. Kaut ko mēs jau nūķersim. Sveicam ģenumā. Seši reiti nedēļā, visi 6 darbeņos. Par atpūtu i darbu stostējis folkloras grupa Leģi. Redzēsim, ko jums sanāks. Sagaidām. Taigais šodien ir visā Latvijā darba diena. Tā mēs arī daudz strodojam visu dienu. Cits pļova, cits kaltēja, cits tolkava. I par to arī dzīdosim. A uz vakara pusi sasalāsījām braukt uz Lievoņiem. Nadaudz atsapilst. Par to arī dzīdam. Leigai saulē, Saulē sēno, kā
skaitinot. Oi, lila, 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 jaunus puišus skaitinot. Oi, lila, 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 jaunus puišus skaitinot. Oluteņi broleliņi, tu par manim vecākais. Es pīdzimu tev atrodu, es nomiešu tev atstāšu. Aicināsim Rūžupes pogasta veiru folkloras kūpu Rūžupes veiri. Izstostēs stostu, oi dīveņas saldāns sals. Tur meitu navā. Aplausim. Iepriekšējā Romalds sacīja, cits pļaun cīnu, cits kaļtē. Es bišķi sacīju savādāk. Cits pļaun cīnu, citam kaļtē. Nu, i tagad tas laiks no Joņim da Pīterim, kad īpaši strādāt nesagrib. Labāk darīt to, kas pateik. Tad mēs bišķi par olu. Padarēju oluteņu. Tāpēc mēs arī olu godojam. Oši cerēkos
Viņš ir izdarot alu. Vieglas, ļaus neteikt, kā kojas, ir golda. Jāķis vasar žibanājās. Ir prota nav arī dažreiz. Ir tad, nu nav noslēpums, ka vēriņu, tad tos acis matas meitam, ir vēl uzsakodi, ir tad jau visai štajīt. Jā, nu tad nākamais tos. Par ceļu atvešu. Jā. Sadarbības ar apini, vīnes bucas dibenā, svešas tautas nesadar ar maniem broļeņiem. Domā pastāv līdzsvars. Dēļ to, pēc citiem puišiem, tagad nāks folkloras kūpus cēderi meitas, kuram prots ir tikai uz precēšanos. I dēļ to jūs stāstīs šodien par precībām. Mama vai vecmama ir dzīdevusi, ko Edeitas mama ir dzīdevusi savā kupā. Un tad mēs visi kopā mācāmies šos dzīsmus, un tos mēs parodēsim arī jums. Un to, kā mēs visi esam jauni, kurš precējies, kurš nav precējies, kurš vēl cerējās, tad mums šodien vairākojas arī tieši kozu dzīsmus. Jā, mūna pirmā, bet mums pirmo dzīsmu ir no mūnes babes, no mūnes sātes. Man ir auļais pusis, auļais sīvam. Jo auļais sīvis bija cīši īmīļojuši savā laikā, jo es dzīdāju gan gūdūs, gan iktīnā. Sadzīdosim mēs moseņis, ko lēc vīnā vīteņā, ko lēc vīnā vīteņā. Kuri
šodien dienas otrai dzīsme īs no Latgolas Zīmeļiem, no Šķilvanim, kuru man ir īvojusies, un mana mama, kas dzīv Šķilvana etnogrāfiskajā ansamblī. Te būs Kūtē Muna laime dara. Līdzmā viņa vainiceņu vīglajām rūciņām, lai gan viņa nasaupotu garu mūžu dzēvojot.
Aicinājām folkloras kūpu Vecvorkova. Šodien izstāstījis stostu par precību I kozu. Līdzmameņa vainiciņu.
Atlantikas krostā, laivnieku ir pīteikušai, ir labāku, ir sliktāku ar laivom, ir bez laivom. No, tad dzīžam, ko tur ir tam laivniekam mosam vēl? Laiviniekam mosavēju visu cauri vasaļu, izrūto broļam sīvu, sev ražanu orojeņu. Aicinājam folkloras kūpu Lākači. Mēs esam folkloras kopi Lākači, un mēs šodien esam atveduši tādu sveicienu no Sēlijas puses, un tādēļ sāksim ar rotāšanu. Dziedat meitas vakarā ir rotā. Dziedi, dziedi.
ko tiešām Lāpičos var nosaukt par mantojumu. Īsa lēžu dzīsmētēs, ko vasaras pučētēs, ni dzīsmēšu izdzīdot, ni pučējušu izlasēt. Savu dzīsmu peuru izstāstējis Rībeņu folkloras kūpa Jumaliņa. Sagaidam ar aplausim jūs. Sveiciens visiem no Rībeņiem. Mēs esam no Rībeņa puses atvaduši visa veida sveicienus, ļoti krāšņus, ļoti vasarēkus. Ja mēs gribētu izdzīdot tos sveicienus, jo tas ir tāds mantojums, ir tāds pils, kurš ir, kā es saka, bez nosacījuma. Vienalga, cik tu esi bogots vai noboks, kāds kunga dāls vai kāds vienkārši zemnieks, tas, par ko mēs dzīžam, tas visiem ir pilnīgi vienoti pieejams, vienoti vajadzīgs. Nu, klausīsi domāji, kas tas mēs esam par pili. Bye.
mēs dabas pēru izdzīdām, kā tos bitis bejuši 100 gadu atpakaļ, tā jūs, mēs ir tagad, tā būs 100 gadus vēlāk, tāpat ar pārkļuņi, tāpat ar visam dabas tītom, bet ir vēl viena lieta, kas nanu līdzaminājis bāgumi cilvēkam visot sekoja. Te ir tāda kortēga ļustēt gribiešana. Ēstanais laiks ir nu Joņam da Pīterim. Ir mēksim, ka tik padzīdot, ka tik aiziet, bet sātā mēs vakarā tāpat atājam. I par itu lītu mēs arī viņu dzīsmu. Ir svarīgi būt uzticīgam sev, savai mīlestībai, senču gudrībai un mantojumam. No paudzes paudzī stiprinot savas dzimtas tikumus, tradīcijas, jo tikai tad būs nākotne katrai ģimenei un tautai kopumā. Mums, latviešiem, šodien ir svarīgi saglabāt savas tradīcijas, savu latviskumu arī turpmāk. Paldies visiem, kas šodien dalījās ar saviem stāstiem un dzīsmēm. Bet tagad aicināsim uz skatuves folkloras kūpu vadītājs saņemt ceļazīmi uz Baltiku. Folkloras kūpas sudobru vadītāja Aija Smirnova, lūdzu skatuves. Arangos folkloras kūpas dzēkļus vadītājs Andrejs Vīnis. Turku pagasta folkloras kūpas turku vadītāja Terēzē Rubena. Lenču folkloras kūpas Lenči vadītājs Romualds Kairāns. Rūžupas pagasta veira folkloras kūpa Rūžupas veiri, vadītājs Dainis Paēglis. Folkloras kūpa Ceideri, vadītāja Marta Vaivode. Upkulas pagasta folkloras kūpa Vacvārkula, vadītājs Romualds Kairāns. Folkloras kūpa Lakači, vadītāja Marta Vaivode. Rīveņu folkloras kūpas Jumeļiņa, vadītāja Antras Kutela. Un Leivonu folkloras kūpa Ceirulīts, vadītāja Anna Kārta. Un tagad aicinošu visus kopā vīnotīs dzīsmā. Reigājīšu es momeņu. Mami,
tagad domāju, vēl viens no Lākačiem ir jopasauc, jo Lākaču vadētojai Martai laikam 2 karūļi pīsarot. Un Romaldam arī 2, dēļ tam tur cērulēšu puiši stov, jo vadētojas 2 nevar noturēt. Dēļ tam aicinošu, kolektīva Romaldu Varkavas sauksim. Viens no Varkavas kolektīva Astrīda dodīs pēc karūgā un pajam un cērulēšu puiši. Marta, tu to jauno ļoti labi. Jā, nāsaka autorēt, jo vadētojas 2 karūgus nevar noturēt. Bet es domāju, ka mums visiem šodien tāda skaista kopā sanākšana, lai tikpat skaista vakariešana ir Daņči. Aplausījos vadētojiem! Un aicināju visus, kuri atgošu šodien apsavērt, piesadalēt tolokajā mūsu vakariešanā. Nu, sāksim tev ar Daņču. Atrūcā vienu meitini, bet ja puišu ir mazumā, tad var meitā ar meitini padomcot. No, Daņs īrodēs sirdī ar domu. No, puiši uzlaucit meitinis, konēst, padomcosim, pēsim. Puiši, uzlauca meitinis. Var aicināt puišus no citiem kolektīviem. Laura Repur,
sasastojam. Marek, pa 4.